Tā, šis te mums ir vienkārši Senego loks, ko cilvēki principā, viņš ar profilu neko neatšķirās, kā vienkārši, teiksim, varams balkona durvis vai loks. Ja. Tātad tonis mums šeit ir šis te smukais rieksta koks, ja, arī ar struktūru. Turner Oak Toffee. Ārpusēji melnais. Ja. Tātad, jā, jebkuru profilu to logu, kā saka, standarta profilu iespējams aprīkot ar šo pirmsākumu furnitūru, kas ir saucamo PSK sistēmu. Šī te ir tā sistēma, kas pirmā, kas parādījās, ko aprīkoja plasmas un koka logus. Ja. Nu, tā cena, protams, ir krietni lētāka par tām abām sistēmām, ko mēs rādījām. Gan slaidu, gan HST krietni lētāk. Bet šeit mēs arī redzēsim tās fundamentālās atšķirības. Ja. Teiksim, augšpusē nāk vadīkla, apakšpusē arī nāk vadīkla. Tūlīt attaisīsim vaļā. Ja, skatāmies, kas mums šeit ir. Šeit mēs esam aprīkojuši melnu furnitūru. Tās furnitūras arī dažādās krāsās. Šeit ir daļa, kura kājām nav vēlams kāpt virsū. Ja, tā ir pirmā lieta. Pacēlums no grīdas līdz augšai. Ja, līdz šai zonai ir kaut kāda 8 cm. Šeit montējot prasās likt apakšā kaut kādu atbalstu. Mēs šeit nelikām, bet mēs pastiprinājām ar skrūvēm to zonu, kur staigā, ja, jo viņš mēdz viņu no tām skrūvēm sist ārā. Nu, šeit tā bīdīšanās pavisam savādāk. Skatāmies, kas notiek. Mums it kā bremzīts ar šeit ir ielikts. Viņš piedāvājas aprīkoties ar šādām primitīvām bremzītēm gan augšā, gan lejā. Bet skatāmies, kas te notiek. Ja mēs viņu savā vaļā palaižam, jā, te bišķi iet ļuru ļeru, kā saka, jā. Tas pats arī galu. Jā, te, ja mēs palaidīsim lielāku inerci, skatāmies, kas te notiek. Te ir traki. Ja tā kā šīs te nav domātas tādai, kā saka, tik asām kustībām un darbībām, jā. Viņš ir daudz tā mierīgāk. Jātaisa gan ciet, gan vaļā uz veidināšanām. Ja? Tātad pirmais solis no atgāšanas, ka mēs viņu varam bīdīt, un kā logu mēs viņu varam nolikt veidināšanas režīmā. Šādi te vaļā. Ja? Tās bremzītes iedod bišķi to, ka nav tie asie sitieni. Ja nebūtu šīs te abas mazās bremzītes, nu, tad viņš strādātu vēl krietni nepatīkamāk. Ja, tātad palaižam stingri. Te jau uzmanās. Bet, protams, ja viņu lēnām lieto, viss ir kārtībā. Es jau negribu to konstrukciju galīgi nolikt, jo viņa galīgi nav derīga. Bet, nu, ir jūtamas atšķirības. Jūtamas. Un arī šo konstrukciju mēs esam aprīkojuši ar sietu, bet cita veida sietu, kas ir bīdāms ar pilno vērtni. Šis te krietni lētāks sietas par tiem abiem, ko mēs jau rādījām. Ja? Līdz ar to, teiksim, lētākā konstrukcija arī lētāks sietas. Ja? Pabīdam, skatāmies no ārpuses. No ārpuses ir divas vadīklas, attiecīgi viena vadīkla augšpusē, apakšpusē un otra vadīkla augšpusē. Ja? Un bīdam sietu. Ja ir dzīvnieki, suņi, kaķi, tad šo sietu vēl iespējams aprīkot ar spraisli, kad apakšdaļā mēs ieliekam izturīgu sietu, ko kaķi suņi nevar saplēst. Vai gadījumā ir ielikts tāds melnais Transpetex sietas, ko praktiski no 2 metra mēs viņu vai te vispār redzam, ka viņš tur ir? Neredzam. Izskatās viņš ļoti labi. Un arī bīdās ļoti viegli. Uz ziemu šo gan uz ziemu prasās izņemt ārā, bet tas ļoti viegli izdarāms. Paceļam, paspiežam uz augšu un viņš iznāk ārā. Nevajag lietot, tad viņš vienkārši stāv šai pusē. Bet tā, jā. Ļoti ar mazo pirkstiņu. Tos ar mazo pirkstiņu mēs nevaram lietot. Tā kā jā, šo sietu mēs varam mierīgi ar mazo pirkstiņu lietot. Furnitūru. Mēs parādīsim furnitūru. Furnitūru liekam jauno modeli titānu no Sigēnijas iekšā. Ja, un speciāli, protams, furnitūra ar uļļiem, kas ir pielāgoti. Ja, šeit ar zem vākiem redz, ko ir katram logam. Šādu furnitūru mēs esam arī klientiem šeit tad aprīkojuši esošus logus. Esošus logus, ka var uzlikt uz vietas objektā, uztaisīt pa bīdāmiem, bet kuri vienmēr ir problēma. Problēma ir tas, ka šis līmenis vienmēr klientam uz vietām ir uztaisīts jau pa augstu.
un līdz ar to nav sliedēja vietas. Un ļoti bieži klientam nāks atteikt DK, kad grīdas līmenis ir pa augstu. Tā kā jā, vēl vienreiz padarbinam. Redz, nu, viņš nestrādā tā smuki. Smuki viņš strādā, tā kā mēs viņu bīdam lēnām un vienkārši. Bet cenu starpība ir liela. Šis ir krietni lētāks, krietni. Ja mēs virinam mierīgi, tad te viss nostrādā un viss ir smuki. Profili dažādās krāsās, stikls trīskāršais, rokturis var būt dažādās krāsās, var būt ar slēdzeni, protams, iekšā, jā, šeit mēs to neaprīkojām. Tā kā opcijas ir visādas ar izmēru ziņā, viņi diezgan liels var uztaisīt. Bet, nu, šos jau pērk ļoti, ļoti maz. Es teikšu tā, ka mēs pa gadu varbūt viņus saražojam kaut kādus 3 vai 4 tikai. Jo tomēr cilvēki izvēlās bišķiņ piemaksāt un paņemt, kā saka, modernāku un dārgāku konstrukciju. Bet, nu, arī šis savu funkciju pilda.